par nāvi sēnā. Jo praktiski to filmēja vasaras laikā, kad laika bija beidzies jau viss, un filmē nāves sēnā uz ledus gabala pēdējo ainu. Un to pēdējo ainu filmēšana otrajā paviljonā bija uzbūvēts no plastikāta, no plastmasas ledus gabals, uzlikt zirgi, sajūgt kažokos, un lai vētra izveidotu vētras, tā rauzu pārslām fūta virsū, riktīgi, lai taisīja tādu riktīgu vēju virsū. Tas vienkārši tāds kuriozs bija, kuru praktiski mēs izskatījāmies. Un nerunājot par to daudz filmas, kas tiek filmēts, jo mūsu paviljonās tika uzceltas milzīgas dekorācijas, kolosālas dekorācijas, kuras brauca pasaules aktieri filmēt šeit mūsu kinostudijā. Un mums bija viena no labākajiem butaforiem, jo praktiski mūsu butaforu ceks slavējās visā savienībā ar to, ka mēs varam izgudrot un iztaisīt vislabākās karietes, viskaistākos visādus krāšņījumus, rotājumus. Visu brauca pie mums, jo mums bija liels butaforu ceks, tagad vienkārši burvīgi bija. Un to visu to taisīja mūsu kino ļauds praktiski. Tas bija ļoti interesanti viss. Daudz, filmas ļoti daudz. Es varu katra filmā kaut ko pastāstīt, kaut ko tādu, kas palicis ir atmiņā. Bet atmiņā lielākais jau tas ir, ka kino, pieņemsim, lielākie kinostudijas svētki bija tie saucamie tortes svētki. Kad filma tika nodota, tad lielajā paviljona ieveda milzīgu lielo torti visai filmēšanas grupā un visā pārējā. Un pēc vienmēr kinostudija bija tie svētki, vai teica tortes diena, tortes svētki, kas nozīmē, ka kino ir nodots ražošanā, kino ir nodots Maskavā komitejā, un līdz ar to filma ielaist tiks ražota un tiks redzēt, visa Padomju Savienība viņu redzēs. Līdz tam laikam visi tā gaidīja, kā būs, kādu kategoriju piešķirt filmām un tā. Bet vispār brīnišķīgi, tā bija tā brīnišķīgais.